Gatavojam ābolu sulas etiķi. Sākot spiest sulu ārā, nokļuvu lapseņu uzbrukuma epicentrā. Man ir jābēg iekštelpās. Sulas spiešanai izvēlamies sulīgus, graukšķīgus ābolus, jo miltainie aizlīp un sula slikti atdalās no tiem. Te es lietoju diezgan industriālu un brutālu sulu spiedi. Tūlītējai lietošanai mēs lietojam lēno sulu spiedi. Tā augus neuzkars un saglabā maksimāli lielu uzturvērtību. Ābolu sulas etiķu fermentēšanai tas nebūtu tik būtiski. Izspiesto sulu nekāšu, nefiltrēju, uzreiz pildu pudelēs. Tālāk raugi un baktērijas paši dzidrinās etiķi. Biezumi nogrims, arī putiņas pazudīs 2 nedēļu laikā. Visvairāk uzmanību etiķis prasa pirmajās 2 nedēļās, kad to vajadzētu diezgan regulāri apmaisīt. Katru dienu vai katru otro dienu. Tas ir brīdis, kad cukuri ir brīvi pieejami arī patogēniem. Pēc tam sāks darboties etiķskābes baktērijas, un tur patogēniem vairs nav vietas. Tuvākos 3 mēnešus etiķa rūkšana un skāpšana notiek zem elpojošas drāniņas. To sauc par aerobo fermentēšanu. Pēc 3 mēnešiem mēs to pagaršosim. Kad etiķis būs gatavs, pildīsim to pudelēs un ar korķi cieši noslēgsim no skābekļa piekļuves. Tagad tam būtu labi vēl nostāvēt gadu, lai nobriestu esteri. Tas patiks izsmalcinātu etiķu un oksimelu baudītājiem. Bet tagad žigli pēc āboliem.